Ir 8:36 minūtes. Šorīt mums ir arī rīta ciemiņš mūsu vakara kolēģis. Mēs tad ar pēcpusdienas kolēģi Aleksandru no rīta strādājam, un ciemos mums ir vakara kolēģis Mārtiņš Kits. Labrīt, Mārtiņ! Labrīt, mīļais radios konto klausītāji! Jo Mārtiņš ir arī mūziķis, un Mārtiņam lēnām tapa jaunais albums. Mēs klausītājs laiku pa laikam iepazīstinājām ar tavām jaunajām dziesmām. Šodien pirmatskaņojums vēl kādai jaunai dziesmai, un mēs tev varam apsveikt arī ar jauno albumu, Mārtiņ. Sirsnīgs sveiciens! Jā, tas beidzot ir noticis. Tiešām es esmu pats līdz asarām aizkustināts par šo faktu, lai gan es pats nevaru turēt vēl rokā pagaidām šo te disku fizisko. Bet šo pēcpusdienu es braukšu skatīties, bildīties, jau redzēju. Izskatās ļoti jauki, un arī Spotifyā jau no šodienas to albumu var klausīties. Nu, citās straumēšanas platformās arī, protams. Mārtiņ, rīt, es saprotu, būs arī albuma atvēršanas svētki un koncerts. Klausītāji arī aicināti piedalīties, ja? Klausītāji, īpaši radios konto klausītāji ir aicināti mīļi gaidīti. Būs Saint Blackā Rīgā Dzirnavu 57A. Ir tāds klubs, ļoti tāds mājīgs. Cikos tur jābūt? 5:30. Tas sākums būtu 5:30, un iespējams, ka arī Aleksandru Tukuševu tur pamanīsiet. Nu, būšu, jā. Vaicā, vai Mārtiņam puķis patīkot, vai jānes tev puķis? Es drīkst atbildēt uz šo jautājumu. Atbild. Nu, dāvināt jau drīkst, bet kas ar tām puķiem pēc tam notiks, neviens nezina. Nu, labi, godīgi atbilde. Nu, jā. Respektīvi, man patīk puķis, bet es, ja viņas man stāv blakus tādā puķi ielēnkumā, es vairāk jūtu smaržu nekā to skatu. Stādus var dāvināt, vai ne? Labi, Mārtiņ, par sirsnīgu sveicienu tev tava albuma sakarā un arī jaunā dziesma. Kas mums jāzina pirms dziesmas pirmatskaņojuma, kur tūlīt arī piedzīvos mūsu klausītāji? Nu, pirmkārt, jāsaka, tas albums ir ļoti raips un dažāds. Tur gan daudz dažādu muziķu piedalījušies, gan arī ar 3% ir strādāts. Un vēl, kas interesanti, ka 2 no dziesmām nav manas, un šī kā reize ir, tev nebija pārsteigums, Ritiņi, tas taču mūsu Andris Ozols. Mūsu mūzikas direktors Andris Ozols. Tas ir pārsteigums, es redzu. Tas ir pārsteigums, jā. Jā, redz, paskat, viņš it kā kluss tāds vīrs, vai ne, un viņš atrod Imanta Ziedoņa dzejoli, un uzraksta tādu dziesmu, starp citu man grupas biedri saka, šis ir bangers. Lai viņiem taisnība. Es domāju, tas bangers ir arī jānoklausās. Pirmatskaņojums radios konto ēterā. Mārtiņš Kits un Dīvainos tālumos. Sadarbībā ar mūsu kolēģi Andru Ozolu. Radios konto. Tas bija Mārtiņš Kits, piedaloties arī ar mūziku, mūsu mūzikas direktoram Andrim Ozolam. Paldies, puiši, par kopdarbu. Tātad rīt vakarā albuma prezentācijas koncerts Saint Black. Saint Black, Dzirnavu 57. 5:30 vakarā. Albuma nosaukums Vienmēr un pavasarī. Tā ir tituldziesma. Skaidrīt vaicā, kā var tikt pie tā diska? Pie diska, droši vien, ka man personīgi var rakstīt arī sociālos, bet es skaidrs, ka es mēģināšu meklēt kādus sadarbības partnerus, piemēram, Guntaru Račoru. Guntars man dzird. Jā, tad es tev meklēšu rokā. Labi, Mārtiņ, tad līdz rītvakaram un izbaudi tos svētkus, jo tie tiešām ir svētki, tu esi padarījis lielu brīnišķīgu darbu. Jā. Dzīvajā arī mēs rīt kaut ko dzirdēsim. Dzīvajā, jā. Ne visu albumu, bet 7 dziesmas es jums solu dzīvajā. Tas viss būs dzīvajā ar dzīvo ansambli. Visi labākie muziķi, kas ar ko man laimējies strādāt. Akustiskais vai tur būs pilnais sastāvs, blieziens? Tur būs pilnais ar kombiem, ar fūžiem, dzīvās bungas un dziedās jaudīgi. Tāda talantīga kolēģi mums ir. 8:44 minūtes, šodien trešdien 21. mājas. Labrīt!